Otradien jau no 8:00 rītā Ogres kultūras centru pieskandināja jauniešu un bērnu balsis. Mazie dziedātāji un viņu skolotāji vēl pēdējo reizi izmēģināja sagatavoto repertuāru dalībai vokālās mūzikas konkursam balsis, lai 10:00 varētu godam sniegt savu priekšnesumu bargajai žūrijai. Vokālais mūzikas konkurss balsis ir pirmais posms ceļā uz piedalīšanos Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Nākošā atlase otrā kārta notiks Cēsīs. Beigās finālā 150 labākie jaunieši un bērni no visas Latvijas dziesmu svētku ietvaros dziedās tautas mūzikas koncertā. Tāpēc arī pirmajās atlases kārtās kritēriji ir ļoti stingri. Tālāk tiek tikai labākie. Protams, ka tā ir vokālā tehnika, tātad pareizs dziedājums, tad ir artistiskums, skatuviskums, kā bērns vai kolektīvs vai ansamblis izskatās uz skatuvis. Tad, protams, arī repertuāra izvēle skatās, tātad šajā nolikumā ir iestrādāta kopējā tēma dziesmu svētku dabas tēma, tātad dabas dziesmas bija jāņem par dabas tēmu. Viena bija tautas dziesma, jakapela, kas ir bez pavadījuma, un otra bija par dabas tēmu latviešu komponistu oriģinālu dziesmu. Tātad tālāk tiks, protams, tie, kas arī būs stingri pieturējušies pie šī nolikuma tāda kritērija. Gribētu jūs šodien sveikt nevis ar konkursu, bet drīzāk ar koncerta dienu, kad jūs priecējat ne tikai klausītājs zālē, bet arī viens otru un gūstat no šā visa lielu prieku. Un līdz ar to no žūrijai ir tāds nepateicīgs darbs izvērtēt katru niansīti, katru sīkumu, bet jūs visi esat malači. Paldies jums katram, vienam skanīgās balss īpašniekam. Paldies visiem skolotājiem par ieguldīto darbu. Pirmās pakāpes diplomu un tiesības piedalīties otrajā kārtā saņēma Mikšķeles vidusskolas 2. līdz 4. klases vokālais ansamblis, Ķeguma komerc novirziena vidusskolas Tomas filiāles duets, Ogres 1. vidusskolas jauktais vokālais ansamblis un šīs pašas skolas skolniece Liene Circene. Dāstra Batska, Zana Treško, Ogres televīzija.